Esiet sveicināti Jauniešu Saeimas internetlapā. Šajā video jums parādīšu, kā kandidēt Jauniešu Saeimas vēlēšanās, jeb pieteikt savu ideju internetlapā jauniešu-saeima.lv. Ja jūs esat jaunietis no 15 līdz 19 gadiem, tad jūs drīkstat spiest uz pogu kandidē, kur jums pieprasīs autorizēties ar savu draugiem LV pasi. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt, ka viens jaunietis iesniedz tikai vienu ideju. Tad, kad jūs esat veiksmīgi pieslēdzies, jūs vēlreiz spiežat uz kandidēt, un tur jau jums ir priekšā jūsu no draugiem LV paņemtais vārds uzvārds, iespējams arī cita informācija, kur jūs esat ievadījis. Tad jums ir jānorāda jūsu dzimšanas datums, cik jums pilni gadi būs 2011. gada 3. jūnijā, kad notiks Jauniešu Saeima. Jānorāda, vai jūs esat vīrietis vai sieviete, jānorāda tālruņa numurs, kā arī e-pasta adrese. Kontaktinformācija nepieciešams norādīt, lai mēs ar jums varētu sazināties, ja jūs būsiet viens no 100 laimīgajiem vēlēšanu uzvarētājiem. Tad ir nepieciešams apstiprināt saistību atrunu un saglabāt. Ja jūs kādu lauku nebūsiet aizpildījuši, jums izliks brīdinājums, ka jums ir jāaizpild attiecīga sadaļa. Piemēram, jānorāda, vai jūs mācaties vai arī strādājat. Ja jūs, piemēram, mācaties, tad jums būs jānorāda arī skola. Ja jūs strādājat, tad jums skola nebūs jānorāda. Es, piemēram, izvēlos Rīgas vēlēšanu reģionu, pilsētu Rīgu un, piemēram, Mežciemu pamatskolu. Šeit ir svarīgi uzrādīt patiesu informāciju, jo, lai tiktu uz Jauniešu Saeimu, mēs jums lūgsim pierādīt savu identitāti vai no ar personu apliecinājumu dokumentu, vai arī sazinoties ar jūsu mācību iestādi. Vēlreiz spiežam saglabāt. Un tagad jums ir jāpiesaka sava tēma. Jums ir jāizvēlās viena no idejām, piemēram, mana ideja Latvijai. Īsumā tā jāapraksta. Svarīgi atcerēties, ka šos divus laukus jūs varēsiet mainīt tikai vienu reizi. Respektīvi, šīs idejas ir rūpīgi jāapsver, jo tad, ja jūs kaut ko pēc tam gribēsiet mainīt, tad jums, diemžēl, būs savu ideju jāizdzēš un jāsāk no nulles. Savukārt šeit ir garais idejas apraksts. Šo lauku jūs varēsiet mainīt neierobežot daudz un, pielāgot aprakstus tam, lai jūsu vēlētāji varētu labāk saprast ideju. Šeit var arī droši iekopēt linkus no YouTube video vai arī slideshare prezentācijām, kā arī pievienot fotogrāfijas attēlus tā, lai labāk ilustrētu, par ko ir jūsu ideja. Kad jūs to esat izdarījuši, jūs spiežat saglabāt, un tad kā nākamā jums ir iespēja publiskot savu ideju. Tad, kad jūs nospiežat publiskot savu ideju, tad, ja jūs aiziesiet uz pirmo lapu un to atsvaidzināsiet, tad šeit parādās jūsu ideja. Un par to jau varēs cilvēki nobalsot, tajā skaitā jūs pats jau varat nodot pirmo balsu par savu ideju, spiežot balso par ideju un tā tad apstiprinot. Tas arī īsumā viss. Paldies par uzmanību!